Tā, mums te ir neliels pusprofesionāls intervijas gabals par enerģijas elpošanu. Principā turpinājums pirmajai daļai. Dita, man tev jautājums. Kā tu esi jutusies, kad tu atceries sevi pirms enerģijas elpošanas sesijas? Kas notika ar tevi? Tad jā, pirmā sesija bija pagājušajā gadā. Runā mikrofonā. Es runāju mikrofonā. Pagājušā sesija. Toreiz atceros, es pirmo reizi gāju ar tādu jau kaut kādu baigo ekspektāciju, jo bija jau ekspektācija par to, ka man būs ļoti, ļoti bail. Un ka tur kaut kas notiks tāds, jo es biju redzējis, kā notiek tev. Dzirdējis kāds stāstīja par visiem krampjiem un visu. Un domāju, tik man būs. Bet es jutos diezgan, ir bītas. Es jutos nopies. Es jutos, runāsim latviski, angliski, excited. Es jutos sajūsmināta, jā, tāda, kā būs, jo, sāksies mans jaunais dzīves posms, tik man tagad tur būs viss kaut kas. Un, es biju gatava tām lejām arī un tam. Un es pirmo reizi aizgāju, un pēc tam es ilgu laiku negāju. Un tad es nonācu īstenībā savā zemākajā punktā vasaras beigās, un tad es arī sāku. Bet es atceros to, ka man ir bijušas sesijas, pirms kurām man ir nereālākā pretestība. Tā kā vienkārši, negribu es to sesiju, varētu atcelt vienkārši. Pilnīgi jūtu, ka... Un jāsaka, ka tā bija viena no manām jaudīgākajām sesijām. Tur rīktīgi pavērās un sāka vērties. Tas bija tas punkts, kad viss sākās. Redzi, tev zemapziņa vienkārši signalizē to, ka zemapziņa negribēja mainīties, prāts negribēja mainīties, bet... To arī viņa signalizē un zināja, ka būs kaut kas jauns un kaut kam būs jāiet cauri. Un tā ir tā pretestība, kas tev lien ārā vienkārši pa visām vīlītēm. Un tev pēkšņi notiek kaut kādi notikumi, pēkšņi tu, tiec avārijā, tāpēc, ka, briest jaunais. Vai tu saslimsti tā, ka, tu netiec uz sesiju, un tevi stopē, tavs ķermenis to dara. Šie ir reāli gadījumi vienkārši, tas nenozīmē, ka vienmēr tiks avārijā vai kā, bet... tur tā lieta, kad... mašīna, tevi apstādina, sabuktēties un vienkārši tev jāgaida policija, jātaisa visi papīri, tev ir vēl lielāks ārprāts, man jau tā dzīvē šobrīd ir viss ČP, un man vēl šitais ir vajadzīgs. Tas vienkārši tie visuma likumi, man gribētu teikt. Tas ir vienkārši tas uzskatāmākie piemēri, kad tu saproti, ka brāviens, bet mani šitā nostopēja, tāpēc, ka vienkārši mans ķermenis to stopēja. Un, piemēram, kāpēc tā notika? Tāpēc tā avārija vai tā saslimšana, tāpēc, ka tu visticamāk iegāji, tu zināji, ka tev ir sesija 5 dienas iepriekš, piemēram, un tu iegāji tajā laika līnijā, kur tu vienkārši piedzīvo šos te notikumus. Tu kaut ko darīji aiz bailēm. Ja tu būtu iegājis citā laika līnijā, tas nozīmē to, ka, ja tu būtu darījis kaut ko caur mīlestību, tu būtu aizgājis pa citu taciņu. Tu aizgāji pa kreisi, nevis pa labi. Tu aizgāji pa kreisi un tur notika tā avārija, tā saslimšana vai kaut kas tam līdzīgs. Ja tu būtu aizgājis pa labi, tajā meža taciņā, tā tu būtu piedzīvojis to, kad tev pēkšņi satikts pretīm gājējs vienkārši, tur uzslavē pa tavu stilu vai vienkārši komplimentus izsaka. Un tu aizgāji uz sesiju. Un tu tiki uz priekšu savā izaugsmē. Un tas ir par to arī attieksmes jautājums. Kā tu vēlies
vai tu vēlies, vai tava tā iekšējā vēlme ir stiprāka par to, ko tev prāts saka. Un tas ir tas sajust un saprast un pamanīt, kas ar tevi notiek. Un paturpinot tātad par to pirms sesijas, tādu situāciju vai pēc sesijas, kas tev ir bijis tā, kad tu saproti, ka ar tevi kaut kas notika magics kaut kādā sesijā, un varbūt kaut kādu piemēru, nezinu, tev nāk galvā, kad tu saproti, ka bet šitais vairs nav tā, kā es darīju iepriekš, vai tev ir bijis kaut kas tāds? Jā, tagad man jādomā konkrēts gadījums, bet es zinu, ka ir daudz bijuši tiešām, ka es rīkojos pilnīgi savādāk. Un, lai gan es esmu pirms tam mēģinājis rīkoties savādāk, tas vienmēr bijis tā samāksloti, tik ļoti grūti, tik tāds, Dievs, šito mēģināšu izdarīt, bet pēc sesijām ir bijis tā, ka wow! Tā kā šito var tik viegli izdarīt? Pirms tam man bija tik grūti. Nezinu, tajā pašā, kad tu jūti, ka tā enerģija īstenībā, tas jau ļoti saslēdz ar to enerģiju pēc tās elpošanas, ka tevī ir arī enerģija un tu tās lietas vari izdarīt savādāk. Viens ir, ka tu kaut ko tu refrēmo, tā kā pārmaini, bet otrs ir tas, ka tevī tiešām šī enerģija parādās. Jā, man tas... redz, jā, tā ir tas piemērs par to taciņu pa kreisi vai pa labi. Jā, jo pēc enerģijas elpošanas sesijas tu saproti, ka tev nav jēga iet tur pa kreisi, jo tur nav tas, ko tu vēlies. Tu zini, ka tur ir tās bailes, skumjas, tas vecais. Tu gribi īstenībā tu gribi izaugt, tu gribi būt turīgāks, veselīgāks, laimīgāks, labākās attiecībās ar partneri, ar bērniem. Jā, attiecības ar bērniem, tas ir vienkārši, kā tas ir mainījies kopš pagājušā gada, kad es sāku arī kārtīgi šo elpošanu. Tas ir, es tiešām, man tāda sajūta, ka līdz ar manu mainīšanos mainās mani bērni. Kāds var teikt, jā, viņi pieaug, bet come on, pāris mēnešu laikā. Tas ir ļoti, jā. Nē, piemēram, ar bērniem tas ir ļoti izteikti. Un tad tev bērns jautā, paga, tēti vai māmu, tu vairs tā nedari? Man likās, ka tu tagad tur bezmaz vai bļausi vai tur kratīsi ar pirkstu. Es tur paņemu mierīgi, paga, kas par problēmu? Davai daram pa jaunam un visi kārtībā. Tāpēc, ka manī vairs nav iekšēji tas sūdiņš nesēž iekšā, kurš urda un smird, tēlaini izsakoties. Jo kāpēc bērni ir tādi, kādi viņi ir? Tāpēc, ka mēs ar savu to pieredzi, tām traumām, tām pārliecībām, mēs viņos ieliekam to savējo. Viņi jau nokopē no mums to. Un mēs varam, tāpēc jau rodās tās bērnības traumas, kad mēs vienkārši vecāki savu to negāciju, negatīvismu, nepašpārliecinātību, neticību sev vienkārši iedodam bērnam, un tad brīnamies, kāpēc viņš tur nemācās, kāpēc viņš tur sit, kāpēc viņš tur kaut ko vēl dara, un tas ir par to. Bet pats labākais ir tas, kad tu vari mainīt sevi, un bērns vienkārši mainīsies līdz ar tevi. Vai apkārtējie mainīsies vienkārši līdz ar tevi. Un tas ir tas, ko es arī gribēju teikt, ka tad, kad tu ej iekšā sesijā, tu saproti, ka jā, tu ej it kā risināt, nezinu, tur attiecības ar mammu vai tēti vai ar kādu cilvēku, kas tev ir svarīgs tavā dzīvē, vai nezinu, kaut kāds aizvainojums bērnu vecumā, skolas laikā pret kādu draudzeni vai draugu, ja tu ej šo sakārtot, bet tu jau nekārto to cilvēku, tu jau kārto sevi, un līdz ar to tu it kā sakārto šīs vienas attiecības. Tu sakārto patiesībā attiecības ar sevi, un tev sakārtojas attiecības ar daudz vairāk cilvēkiem, nekā tu reāli vienkārši biji domājis, ka tu tur izdarīsi tajā sesijā. Redzi, un tas ir par to arī, kad neviens cits nav vainīgs, neviens cits, kā ir
dzirdēts, ka tu jau tur esi vainīgs, kāpēc tu tā darīji, kāpēc tu šito? Man pietiek, es eju projām, bet īstenībā tu jau, tā ir tā pa kreiso taciņu, kur tu aizgāji, tāpēc arī ir tur tās situācijas. Ja tu būtu pieņēmis iekšējo lēmumu, ka, zin kā, es ar šiem cilvēkiem nevēlos komunicēt, un es varu, man ir tas iekšējais spēks pateikt, kad es eju prom no tā darba, es šeit nevēlos uzturēties, un tev rodās jauni kontakti, un tu vienkārši neuzredi tās situācijas. Bet lai līdz tam nonāktu, ir jāaiziet kaut kādam noteiktam procesam, kā enerģijas elpošanai, kur tu saproti savu vērtību, notici sev, ka tu vari savādāk, un tev vienkārši rodās enerģija, lai realizētu pārmaiņas. Jā, tas ir tas, ko mēs redzam savā burbulī. Mēs tiešām esam tā saucamajā burbulī, kur cilvēki elpo, kur cilvēki iet šajā izaugsmē. Un mēs vienkārši redzam šos piemērus, kā cilvēki vienkārši liekas, viņiem iztaisnojās mugurkauls paliek taisnāks, un viņi zina, kas viņi ir un uz ko viņi iet. Jo izaicinājumi pēc elpošanas sesijām ļoti bieži nāk. Un tas nāk visbiežāk cilvēku veidolos. Pārbaudījums, tu jau esi mainījies, vai tev jau priekš manis vairs nav laika. Jā, tāpēc, ka varbūt tas bija ļoti, ļoti pierasts. Tu sāc likt robežas par jebko. Tu vairs neļauj vienkārši lietām notikt tā, kā tas nav vēlams tev, tā kā tu to nevēlies. Tu sāc vienkārši radīt to savu dzīvi tādu, kādu tu vēlies. Un tas jā, pirms es to sāku, man tas likās kaut kas tāds tāls, neaizsniedzams. Jo es nemaz neapzinājos, pirms sāku elpot, es neapzinājos, ka man ir tik ļoti zems pašvērtējums. Jā, kaut kur tu uzdevi. Pašvērtējums, ko tu domā par sevi? Jā. Kāda ir negatīvākā doma par sevi? Man liekas, es vispār par sevi nedomāju. Man likās, ka man bija tik svarīgi, ko par mani domā citi. Ak, Dievs, es darīju visu tā kā, tā kā vajag, tā kā ir kastītē. Tā kā ir pareizi pēdiņās. Pēdiņās. Jā. Kas ir pareizi? Kas ir pareizi priekš tevis? Pareizi ir sakārtot istabu, pirms ienāk ciemiņi. Ok, jā, protams, sakārtota vide ir ok. Bet vai tev tiešām ir galva pa kaklu ir jāpārkāp sevi vienkārši kaut kādos momentos? Šito tu no mūsu dzīves, vai ne? Edgars jau bija rīktīgi sācis, jau ieelpojies, jau viss. Un es vispār neko vēl nedarīju saistībā ar elpošanu, tikai parastā terapijā gāju. Tas bija vispār. Edgars tur čilā. Ko tu streso? Tur taču vispār. Nē, sakārtosim, paspēsim izdarīt. Un man bija, ak, Dievs, es nevaru nesakārtot. Ak, Dievs, ko padomās? Tu saproti, es vispār braucu tur, nezinu, tava mamma brauc pie mums, jā? Kā šitais? Vienkārši tas bija. Un es sāku mācīties. Pagaidi, kāpēc es stresoju? Tāpēc, ka ko citi padomās. Un es sapratu, man tas nav svarīgi, ko par mani padomās. Labi, nevajag jau dzīvot cūkūtī, tas jau, protams, tas nav par to, bet vienkārši par to, ka take it easy, mierīgi. Un viņš tāpat aizbrauks un aizmirsīs to. Un, jā, arī neaizmirsīs. Kāpēc tev ir jāaizliekas par to, kas tu neesi? Tā kārtošana vienkārši kā piemērs. Ja es arī vakar kopju tur pirtiņu sēžu ārā, skatos, cik skaisti mēs esam iekopuši teritoriju. Bet es nevienā brīdī nedomāju, ka tagad brauciet skatīties. Man ir tāds, tas ir priekš mums. Kad tu saproti, sakārtojot to savu iekšņu, ka tev ir daudz vieglāk sakārtot arī to ārpus un atkal otrādāk. Sakārtotā vidē ir viegli arī kārtoties pašam. Tas tā ir tāda miedarbība, bet tas ir par to, ka neizlikties, jo ko man palīdzēja patiesībā
elpošanas sesijas man ļoti palīdzēja nomest nost to, kā viņš saucās, tas viltvāžu sindroms. Jā, tāds viltvāžu sindroms. Nu, ne jau tur, ka tu kaut ko izliecies vai kā, bet tu saproti, ka tu runāji par tām laika līnijām. Tu par sevi jau domā, jau nezinu uz priekšu, tu redzi, kāds tu vēlies būt, bet tu vēl tāds neesi. Un īsti neko vēl nedari, lai tāds būtu. Bet tad, kad tu reāli domā par to sevis versiju nākotnē, kāds tu vēlies būt, un dari arī fizikā, nu, tad arī lietas notiek. Un tas īstenībā ar mani bija. Nu, jā, savu to autentiskumu nevar nofeikot. Ne. Bet tu vari, feikot citu acu priekšos. Tu nevari aizbēgt pats no sevis. Un tur jau notiek tā sadursme, ka tu zini, kāds tu esi. Bet tu nespēji būt tāds, jo tev vēl ir tās kārtas virsū, ko par mani padomās. Es taču nezinu, te tagad atšķiršos, un ja nu šitie tur novērsīsies, vai ja nu šitais, ja nu es zaudēšu darbu, ja nu tur nezinu bērniem kaut kas, un visādi ja nu. Tad, kad tu sāc kārtot, nav variantu. Un tad uzdot sev jautājumu, kas notiks, ja es zaudēšu darbu? Nu labi. Aiziešu bezdarbniekos, nu labi. Ja pat tev ir neoficiāla alga maksā, labi, nesaņemšu bezdarbnieku. Vai tiešām es būšu nepaēdis? Vai tiešām kas ar mani notiks? Kas ar sliktākais ar mani var notikt? Vienkārši... Zini kā, neko nedarot ar sevi, visdrīzāk tu tur arī paliksi. Tu aiziesi drosmīgi no darba, tagad visi iet prom no darba, jā, visi maina dzīves, es arī. Bet tu sēdi tur un saproti, bļāviens, man ir bail. Nē, es neticu, ka es vispār kaut ko varu. Un sākās šitais velniņš uz tā viena pleca, jā, kas tu neko nevari, tu nekas neesi. Paskaties, kas ar tevi ir, ko tu dzīvēsi sasniedz, tikai problēmas, aizgāja no darba. Un ja tu neko nedarīsi, nezinu, terapijas, elpošanas vai kas ir tas tavējais, kur tu vari aiziet riktīgi dziļumā, tu tur arī paliksi. Izšķirsies ar vīru, ar kuru nejūties labi, normāls attiecības, bet kaut kas nav. Dabūs tādu pašu, ja tu nemainīsies. Tas vienkārši tā darbojas. Tev jāceļ savu vērtību. Jā. Un tu nevari to vienkārši izdomāt, pacelt pēkšņi Visi to dara, es tagad arī. Pēkšņi es tagad esmu labāks. Īsti tas tā nenotiek. Es saku, cilvēkam no ielas tas tā nenotiek. To var izdarīt advancēti cilvēki, ka viņš vienkārši uztaisa kvantu lēcienu tādu, kad viņam pēkšņi viss notiek. Bet tas ir retums. Mums šitiem te salīdzinājums zemniekiem, ja? Kā zemniekiem jāēd zeme sākumā ir. Un lai izietu jaunā līmenī. Tāpēc, ka es vienkārši pats zinu pēc sevis. Es, protams, nesaku, ka tu to nevari vai kā. To var izdarīt, bet prāts traucē, nenormāli traucē prāts, bet kā, tas taču nav iespējams. Kā es varu pārlikt no pēkšņi, nezinu, no 1000 eiro algas uz 5000 eiro algu? Kā? Prātam tas neliekās loģiski, bet īstenībā tas ir izdarāms. Vienkārši tas ir darbs uz sevi. Vispirms uz sevi, jā. Fokus uz sevi. Jebkurā situācijā, kas notiek, fokus uz sevi. Kas ir tas, kāpēc šī situācija ir radusies, kas ar mani notiek, kur es esmu šeit. Tas, ka, sastrīdies ar jebkuru tur ģimenes locekli, ja? Tu saproti, jā, ir viņa kaut kādas lietas, kas, viņš varbūt tur arī ir pilnīgs mesija, ja? Tur viss galīgi, pilnīgi čau. Bet kur esi tu, ko tu vari sev darīt? Ko tu vari uzlabot, lai tevi šī situācija tā neietekmētu un lai radītu tā, ka šīs situācijas vienkārši tik ļoti neatkārtojās. Un jau bonus tam visam ir, es tiešām pēc elpošanām sāku pamanīt, ka vienkārši mainās cilvēki man apkārt.
tiešām notiek maiņa, cilvēku maiņa, nevis ka viņi paši, arī viņi paši, man daudz cilvēku paši mainās apkārt, bet notiek tāda cilvēku maiņa un kaut kādas situācijas tu pamani, ka viņas vairs tā neatkārtojas. Varbūt vēl nāk, bet tad uzreiz saproti, ka šitā tik sen nebija bijusi, un tagad viņa atnāca tad, kaut kas man šeit ir jāizdara. Tāda forša tā sevis skenēšana. Jā, es to saucu par kā mēs skenējam ķermeni fiziski. Tā mēs arī noskanējam šīs savas sajūtas, kas ir iepriekšējā, mēneša laikā noticis ar mani, vai es atkal neesmu kaut kur no sevis attālinājusies. Lūk, mašīna mums signalizē, ka noslēdzam šo epizodi. Novēlējums vienkārši, zini kā, es tev varētu iedot tādu vienu tehniku, kā tu vari saklausīt intuīciju savējo un vienkārši sadzirdēt, kas ir tas, kā tu gribi justies. Jo, piemēram, izdari tā, un šī tehnika ir šāda. Tu vari paņemt papīra lapu un uzrakstīt to negatīvāko pārliecību par sevi, vai arī pat arī jautājumu, kur tev varbūt ir jāpieņem kaut kāds būtisks lēmums. Tu jūti, ka tas ir būtisks lēmums priekš tevis, un tu saproti, ka tu ar galvu īsti nevar to izdomāt. Uzraksti to, ja tev ir jautājums, uzrakstīju atbildi, kāda tev liekas no prāta, kas ir pareizākais. Ja tā ir kaut kāda pārliecība, arī to uzraksti, kas ir tā negatīvā pārliecība. Un tas, ko tu dari, to visu uzrakstot, tad ievelc 3 dziļas ieelpas un izelpas. Un otru, un tad arī trešo. Un tad es tevi aicinu ieiet savā sirds telpā, noslīt tā kā no prāta lejā uz sirdi un sajūt tās sirds sajūtas, sajūt pateicību, iedomājies par saviem mīļajiem un vienkārši izjūt to beznosacījumu mīlestību un uzliec smaidu uz sejas, jo tas ļoti palīdz. Un tad, kad tu to esi izdarījis un sajutusi, atceries par šo te negatīvo pārliecību, kādas emocijas tas tev izraisa, vai atceries šo te būtisko lēmumu, un tu elpo lēnāk, nekā tu to parasti dari ikdienā, tu elpo 5 sekundes ieelpa un 5 sekundes izelpa, un ieelpa 2, 3, 4, 5 un izelpa 2, 3, 4, 5 un elpo lēni. Un tu droši tā pēlpo kādu brīdi un sajūti to, kā tev izjūtās tā beznosacījuma mīlestība un uzliec smaidu uz sejas. Un tu zini, ka tā pārliecība vai tas lēmums, kas ir tev priekšā, vai tā pārliecība, kas tevi varbūt nomoka, tai pārliecībai liec pretī pozitīvo. Ja tu jūti skumjas, liec pretī prieku. Ja tev ir kāds būtisks lēmums, tad tev jāturpina ir elpot, 5 sekundes ieelpa, 5 izelpa. Un saklausi savu to intuīciju, to iekšējo balsi, ko viņa tev stāsta. Un pasaki sev, savam prātam, ka paldies, man tava uzmanība ir pietiekama, tagad es klausos sevi. Un vienkārši tā turpini elpot lēni, lai tevi arī neviens netraucē apkārt. To vari darīt ejot. Vienkārši ieklausies savā sirdsbalsī, ko viņa tev saka. Un tā ir tā intuīcija.
Un tu saproti, ka tu no sevis nevari nekur aizbēgt. Un tas esi tu, tā esi tu, kas no iekšienes ar tevi runā, tā esi tu. Un tu turpini elpot lēni. Ja ieskrien domas prātā, tu vienkārši novēro viņas. Un ir domas, kuras vispār nav uzmanības vērts. Šajā gadījumā tu koncentrējies uz sevi, uz to savu pārliecību, kā tu gribi justies, kā tu gribi dzīvot, kā tu vēlies vispār turpināt savu to gan darbību, gan kā tu gribi justies. Un tu vari sagaidīt to atbildi. Un vienkārši jūti, kamēr tas atnāk pie tevis. Un tiklīdz tu esi dabūjis to labo sajūtu, tu to pamanīsi. Un pamēģini noankurot to. Noankurot tādā ziņā, ka sazemē tu jūti, kā tev caur tavām kājām no sirds centra iziet uz zemes centru, tās tā kā gaismas stars un aptinās ap zemes kristālisko kodolu. Tas kodols mūsu planētē Zemē arī ir. Un vienkārši sazemē šo sajūtu un atceries par viņu. Tas ir fantastiski. To vari darīt katru dienu, ik pa stundai, kad vien tu vēlies. Un ierakst komentārā droši, vai tu vēlies dzirdēt no manis vēl kādas elpas tehnikas vai meditācijas šāda veida, un lai es padalos, jo tas palīdz, tas ir tas mazais darbs, ko tu vari darīt ikdienu un veidot jaunus ieradumus.